Kaķim ir 5 vajadzības. Šī ir viena no vajadzībām. Katram kaķim ir vajadzīga drošā vieta. Es domāju, ja es saskaitītu, cik man ir dzīvokli benēji drošās vietas, es domāju, kādas 5-6 vismaz, un vēl 2 viņi izgudro, kur viņi ieprasās, ka viņi grib tur pasēdēt. Tas tā kā no dabas, jā, kāpēc kaķiem pa kokiem patīk staigāt. Tā ir viņi jūtās droši. Viņi var redzēt visu istabu, viņi var visu novērot. Otrā galvenā ir dažādās vietās izvietoti kaķu resursi. Barība, ūdens, tualete, guļvieta un skrāpējums. Jā, gandrīz aizmirst. Tātad, kur nagu sasināt, jā, jo atceramies to, ka kaķim obligāti vajag nodrošināt vismaz vienu kasāmo. Oža ir viens no tiem komunikācijas veidiem. Kaķi ir ļoti jūtīgi uz visādiem svešiem aromātiem. Nelietot daudz aromātus mājās, jā, dažādus, jā, jo tas viss kaķim var nepatikt un traucēt. Suņiem ir ļoti daudz sejas emocijas, jā, jo viņi ir bara dzīvnieki, viņi savā starpā sazinās ar rimasēm un tam līdzīgi. Viņi sazinās ar aromātiem. Vajag pozitīvas asociācijas ar visu, jā. Kurš tunelis tev ir šitas